Pēdējos gados pasaulē un arī Latvijā zeļ pretvakcinācijas kustības. Vakcīnu pretinieki apgalvo, ka tās izraisa blaknes un pat nāvi, bet šī informācija tiekot noklusēta. Vai tā ir? Izanalizējām populārākos mītus par vakcīnām. Viens no vecākajiem mītiem ir, ka vakcīnas izraisa autismu. Tas ir autisms, ko saista ar smadzeņu disfunkcionālām tādām darbības traucējumiem. Mīts par autismu radās pirms 22 gadiem. Britu ārsts Andrew Wakefields prestižajā medicīnas žurnālā Lancet publicēja pētījumu, ka kombinētā vakcīna pret masalām, masaliņām un cūciņām izraisa autismu. Vēlāk atklājās, ka viņš bija manipulējis ar bērnu medicīnisko vēsturi, tika veikta izmeklēšana. Viņa pētījumu atzina par krāpniecisku un atņēma ārsta licenci. Populārākais mīts. Vakcīna izraisa slimību, pret kuru saņemta pote. Vakcīnas satura aktīvas vielas, kuru rezultātā organismā sāk veidoties antivielas. Līdz ar to vakcinētam cilvēkam ir mazāks risks saslimt ar konkrēto slimību. Ja tomēr saslimst, tad vieglākā formā. Pērn Latvijā kombinēto poti pret masalām, masaliņām un cūciņām saņēma 38 330 bērnu. Tikai 3 bērnu vecāki oficiāli sūdzējušies par blaknēm. 2 bērniem tik tiešām bijusi vakcīnas izraisīta masalu infekcija, taču tā pārgājusi pāris dienu laikā. 3. bērnam bija piepampusi rociņa. Vēl viens mīts. Vakcīnas satura indīgas vielas. Populārā video Facebook imunologs Līcītis stāsta, ka šādas vielas uzkrājas organismā, rada smadzeņu bojājumus un onkoloģiskas saslimšanas. Taisnība, dažas vakcīnas satura vielas, kas lielos daudzumos ir kaitīgas, bet vakcīnās to daudzums ir niecīgs. Piemēram, ķīmiska viela formaldehīds nelielos daudzumos veidojas arī cilvēka organismā un atrodams pārtikā. Bumbieris satura aptuveni 50 reizes vairāk formaldehīda nekā ir atrodams jebkurā vakcīnā. Vēl populārs mīts – labāk veicināt dabisko imunitāti. Tas nozīmē ļaut cilvēkam saslimt, lai izveidojas dabīga imunitāte. Šim scenārijam ir ēnas puse. No infekcijas slimībām var arī nomirt. Bērnu slimnīcā mēneša laikā miruši 2 zīdaiņi. Viens nebija saņēmis vakcīnu pret garo klepu, otrs obligāto K vitamīnu devu, ko visi jaundzimušie saņem uzreiz pēc dzimšanas. 9 gadu laikā no vakcīnu regulējumam infekcijas slimībām Latvijā miruši 15 bērni. Latvijā nav masveida saslimšanu ar lipīgām infekciju slimībām, jo lielākā daļa sabiedrības ir potēti. Tas nozīmē, ka veidojas kolektīvā imunitāte un mazāks risks saslimt arī tiem, kas nevakcinējas. Un tam ir rezultāts. Katru gadu Latvijā vakcinācijas rezultātā tiek novērti ap 40 000 dažādu infekcijas slimību gadījumu un vairāk nekā 100 nāves gadījumu bērniem, liecina slimību profilakses un kontroles centra dati. Lai atrastu avotus šeit minētajiem faktiem, lasiet mūsu rakstu rebaltika.com.